mans zirgs? Nu tad beidzot mēs varam sākt. Laiks rikšiem skrien un skat jau vasara klāt un pavisam drīz sen gaidītie, izlolotie 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Un es ar prieku un lepnumu varu jums paziņot, ka starp tuvu 20,000 svētku dalībnieku mēs redzēsim visus šī vakara 200 dejotājus. Jo visas tautas deju ansambļa Zelta sietiņš 11 grupas ir deju svētku augstākās pakāpes laureāti. Bet atšifrējot šī koncerta nosaukumu rikšus, ir svarīgi izskaidrot šī vārda divējādo dabu. Pirmkārt, uzveduma centrā būs zirdziņi, kumeliņi, jātnieciņi, viss, kas latviešu folklorā ir saistīts ar zirgiem. Un otrkārt to ieskauj laika ritējums, jeb laika riksis. Bet sākam ar 2 dejām no 1995. Gada. 7. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma sadaļas Pieguļā, kuras radījusi mūsu ekspedagoģe, dejas profesore Rita Spalva.
racum, ralala, kā pieriņā ziedādām, kā pieriņā ziedādām, kā lapiņā drabādām, racum, ralala, kā lapiņā drabādām. Zirdziņi – vēl viena leģendāru personību sadarbība. Jēkaba Ķībura novadnieka dejas Zirdziņi apdari 12. vispārējiem Latvijas dziesmu un deju svētkiem apdarinājusi un uzdevumam Cik stūrīšu tikrakstiņu 1998. gadā iestudējusi deju dižmeistere Aija Baumane. Kumeliņ man skrej. Jaunās koreogrāfas Leltas Krēsliņas sacerēto Kumeliņ man skrej 2022. gada 15. vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos Mičigānā, ASV izpildīja diasporas bērni. Kumeliņ man skrej,
Latviešu vēsture. Jau 1983. gadā izcilais, neaizmirstamais horeogrāfs Imants Magone radīja apdari populārākajai latviešu rotaļdejai Kumeliņi, kumeliņi. Jātnieciņa dēliņš bija vēl viens Aijas Baumanes deju dimantiņš, radīts pēc tautas deju ansambļa Rotaļa un ansambļa Vecās mājas sadarbības Indijas koncertūras laikā.
Šajā sadaļā nu nekādi neiztikt bez deju maestro Ulda Žagatas devuma par mūsu tēmu. Rikšķiet Bērīt Espalaidu tiks atcerēta 1980. gadā valsts ansambļa Dailes 7. programmai un pēc autora ieceres attēlo reālas lietas – zirgu jūkšanu, vadīšanu. Dejotājiem tā rada virmojošu, neprātīgu prieka sajūtu. Mūsu vecākās grupas dejotājiem tas ir visaugstākās raudzes pārbaudījums. Lai izdodas!